Galvas sāpes ir viens no biežākajiem veselības traucējumiem, ar ko saskarās cilvēki visā pasaulē, un tās var būt īslaicīgas, bet varbūt arī hroniskas, un patiešām ļoti būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti. Lai noskaidrotu vairāk par galvas sāpēm un ārstēšanas iespējām, šodien uz sarunu esmu aicinājusi neiroloģi, algoloģi, jeb sāpju speciālistu Lindu Zvauni. Sveika, Linda! Sveiki! Varbūt pastāsti vairāk, kas ir algologs un ar ko tas atšķirās no varbūt mums visiem zināmākā neirologa? Jā, tātad algologs varbūt tiešām kādam dzirdams pirmoreiz tāds speciālists ir sāpju ārsts. Tulkojums patiesībā no grieķu valodas algos sāpes. Un šī ir salīdzinoši jauna specialitāte, tā nav sen zināma, tā kā medicīnā aizvēsture jau sākās jau ļoti senos laikos, tad sāpju medicīna ir salīdzinoši jauna, kādi 50 gadi vien zināmi. Latvijā kādus 30 gadus ir tiešām šādi ārsti, kas specializējas sāpju ārstēšanā. Tā vienmēr ir kā papildu specialitāte. Tātad vienmēr algologs ir pamatā kādas citas specialitātes ārsts, piemēram, tas var būt anesteziologs, algologs, un tad tie būs tie, kas vairāk durs, blokādas taisīs un dažādas invazīvas manipulācijas veiks. Bet algologs var būt arī ģimenes ārsts, patiesībā var specializēties, jo pieminējāt, ka tas ir tik plaši izplatīts gan galvas sāpes, gan citas sāpes, un arī ģimenes medicīnā tā ir tikai iegūms, ja arī ģimenes ārsts specializējās šajā papildu specialitātē, bet arī neirologs, traumatologs vai rehabilitologs var iegūt šo papildu specialitāti. Jā, priekš manis tas ir jaunums, jā, ka tas ir ar papildu specialitāti ļoti interesanti. Bet sakiet, cik bieži pie jums vēršas cilvēki tieši ar galvas sāpēm? Varbūt ir arī kāda īpaša cilvēku grupa, kam biežāk piemeklē tieši galvas sāpes, teiksim, bērni, pieaugušie, varbūt sievietes, vīrieši? Pie manis bieži, jo esmu neirologs, kurš specializējas šajā sāpju medicīnā, un tā mana joma tajās plašajās sāpēs, kur tiešām ļoti dažādas sāpes ir galvas sāpju joma, jo vismaz pēdējos 7 gadus, un tāpēc diezgan mērķiecīgi man atrod arī šie galvas sāpju pacienti, un nedēļā tie ir aptuveni pat 30-40 sāpju pacienti, kurus es redzu, bet kopumā sāpes ir izplatītas visā vecuma diapazonā, gan maziem bērniem, gan simtgalviem, tāpat tās arī gados jauniem, spēka gados esošiem cilvēkiem. Bet, ja mēs atgriežamies pie galvas sāpēm, tad tomēr tā vislielākā grupa ir sievietes. Sievietēm galvas sāpes ir 3 reizes biežāk. Un tās ir sievietes vecuma posmā no 20 līdz 50, 55 gadi. Tas ir tas, kad ir visaktīvākā arī, teiksim, šī reproduktīvā veselība, hormonālais fons, kas to var noteikt, un tam ir liela loma, kas var veicināt vai, teiksim, dot tādu, teiksim, vairāk nosliec uz galvas sāpēm. Jā, tieši tāds bija arī mans nākamais jautājums. Jā, no kurienes tām galvas sāpēm, tā teikt, auga kājas, jo galvas sāpes, kā no simptoms, var būt pie ļoti daudzām saslimšanām. Un kas ir varbūt tie biežākie iemesli? Tieši tā, kad galva var sāpēt no ļoti daudz dažādiem cēloņiem. Teiksim, kādam medikamentam var būt blakus parādības galvas sāpes, tā var būt trauma, tā var būt infekcija. Ļoti daudz infekcijas iet ar sāpju simptomātiku un galvas sāpes pie drudža, piemēram, gripa un tam līdzīgi. Tāpat tās arī dažādi veidojumi vai asinsrites traucējumi. Tā kā mūsu galvā ir ļoti daudz struktūras anatomiskas, kuras var sāpēt, jo viņas tiek inervētas, jeb tos signālus viņiem dod trīzarnervs, un trīzarnervs mums aptver diezgan plašu zonu sejā, un tāpēc arī no acīm var celties galvas sāpes, ja ir acu spiediens paaugstināts, glaukoma, no deguna blakus dobumu iekaisumiem, no zobiem, no žokļu locītavas, no ausīm, viss kaut kur var izstarot, un arī vēl pakauša zona un mazie muskuļi, kas arī var būt gan saspringti, gan sāpīgi. Un tāpēc, tas iemeslu, tas daudzums tiek lēsts patiesībā vairāk kā 200 dažādi iemesli, kas varētu izprovocēt galvas sāpes, bet visbiežāk tas, ko mēs saskaramies, tas ir pie 90% gadījumu. Tās ir galvas sāpju slimības, kas ir
pašas par sevi, kuru gadījumā nevar atrast it kā tādu redzamu kaut kādu bojājumu. Ja taisītu izmeklējumus, visos izmeklējumus viss ir kārtībā, bet cilvēkam var sāpēt galva biežāk vai retāk, un šīs ir tās saucamās primārās galvasāpes slimības. No tām savukārt visizplatītākā. Patiesībā tā ir otrā vietā visbiežākā slimība vispār. Karies ir visā pasaulē pirmā vietā, tad saspringuma tipa galvasāpes ir otrs biežākais vispār tāds sastopamais kaut kas ir gan Āfrikā, gan Eiropā, gan Antarktidā. Ja, tad pazīst saspringuma galvasāpes. Un jau pēc nosaukuma saspringums. Tam diezgan liels sinonīms mēs varētu likt stress vai kaut kāds saspringums vai tāds muskuļu saspringums, kas ir pie piespiedu pozes, vai tātad arī šis psihiskais saspringzinājums. Un bieži vien tiešām tā ir saistība ar stresu. Un šeit atkal tas var būt tā, ka kādu reizi, retu reizi pie kaut kādām tiešām izteiktām situācijām, tur reizi gadā, pāris reizes gadā, tad mēdz pasāpēt galva un var sasaistīt. Bet ir cilvēki, kuri ļoti jutīgi sāk reaģēt arī uz mazākām saspringuma situācijām. Viņam sāk veidoties tas pieredums tam saspringuma galvas sāpēm palikt katru mēnesi, katru nedēļu, vairākas reizes nedēļā, līdz pat tādam līmenim, ka tas ir dienā katru dienu. Vai gandrīz katru dienu. Tad šīs bija tās viss tāds top 1 no galvas sāpēm. Jā, jo patiešām tie iemesli, kā izklausās, ir ārkārtīgi daudz, bet ko darīt cilvēkam? Teiksim, viņam sāp galva, varbūt pārāk bieži, un jau tas ir kļūst traucējoši. Kas ir tie izmeklējumi, vai kas ir tie soļi, ar ko cilvēkam ir jāsāk, lai atrastu to iemeslu un kaut kādā veidā sev palīdzētu, vai kaut vai diagnosticētu tās galvas sāpju iemeslu? Tieši tā. Soļi. Bieži varu atsaukties vienkārši to ikdienas praksi, ko es redzu, kad cilvēkam ceļš vai pirmā epizode, vai tiešām paliek biežāk, un tad ir tie, kas ļoti sāk satraukties, vai tur nav kaut kas slikts, un pat vēl apējot ģimenes ārstu, pa maksu, iet taisīt dārgus izmeklējumus, nevienu dažādus, ja, teiksim, un tad nāk jau ar veselu klāstu izmeklējumu, kuros visbiežāk nekas nav, vai būtu ir atrasta kaut kāda tāda nespecifiska, kas nav nozīmīga, teiksim, tāda atradne. Bet patiesībā tas pirmais posms, pirmais solis būtu doties pie ģimenes ārsta. Jo ir tāda vispārējās veselības, teiksim, pārbaudas pamat elementi. Asinsainu paskatīties, vai nav gadījumā kādi deficīti stāvokļi, dzelzs deficīts, D-vitamīna deficīts, vairogdziedzera funkcija, tātad arī dažādi endokrīni traucējumi var, piemēram, rezultēties galvas sāpēs. Diezgan tipiski, piemēram, pēc Covida bija, kad vairogdziedzera dažādas saslimšanas aktivizējās un bija pacienti, kas nāca ar galvas sāpēm, bet izrādījās, ka bija jāiet īstenībā nevis pie neirologa, bet pie endokrinologa. Ģimenes ārsts var izmērīt asinsspiedienu. Arī tas liekas, ka tas ir tikai vecu cilvēku problēma, bet nē. Mūsdienās ir arī pat bērni jaunieši, kuriem var būt kādi traucējumi ar spiedienu, sirdsdarbības, teiksim, kādi traucējumi, gan arī vidēja vecuma cilvēki. Tātad ģimenes ārsts numur 1, un tālāk jau ideālā gadījumā, ja ģimenes ārsts iedotu novērot šīs galvas sāpes un liktu pildīt vai lūgtu pildīt galvas sāpju kalendārus. Dažādas formas mūsdienās ir pieejamas gan papīra, tabulas, kur var pildīt, gan telefonā aplikācijas, var taisīt savu pierakstu sistēmu, viņas sākt pavērot, piefiksēt, kuros brīžos parādās galvas sāpes, cik viņas ir ilgas, mēģināt novērtēt stiprumu. Kas palīdz, kas liekas, kas ir bijis kā provocējošais moments. Un tad jau, ja šīs galvasāpes tiešām ir traucējošas biežas, un mēs biežas galvasāpes jau pieņemam, ka tās ir vairāk kā 4 dienas mēnesī, 4 vai vairāk, tad noteikti ir tālāk, un ja ģimenes ārsts pēc šī pamata, teiksim, apskates un informācijas netiek skaidrībā, tad var nosūtīt pie neirologa, vai neirologa, algologa vai algologa sāpju ārsta, un tad jau tālāk ceļš būs saprotamāks, vai taisīt papildus izmeklējumus vai nē. Ļoti interesanti, jā. Un
piemēram, cilvēks ir veicis šos visus soļus un nonāk pie jums algologa kabinetā. Ja? Kas ir tās metodas, kā jūs cilvēkam palīdzat? Nu, ja, piemēram, šīs galvassāpes patiešām ir ārkārtīgi biežas un ir izieti visi iespējami izmeklējumi un nekas nepalīdz. Nu, sākums, pirmā vizīte pie algologa, jeb sāpju ārsta, ir jārēķinās, ka būs garāka nekā ģimenes ārsta kabinetā, kad tiks uzdoti daudz dažādi jautājumi, jo jebkuru sāpju gadījumā, vai tas būtu muguras sāpes vai citas, sāpju ārsts skatās diezgan plaši. Ja, un tāpēc tie jautājumi ietver gan miega kvalitāti, dažādas vai kādas psihoemocionālus traucējumus, visu iepriekšējo, kas varbūt ir mēģināts, kas nav mēģināts, protams, ievācot arī visu šo vēsturi, kad sākušās galvassāpes. Tā kā, jo pacients atnāk sagatavotāks uz to vizīti, jo mums tad paliek vairāk laika jau runāt par to, kā palīdzēt. Tas ir tāds, ko es gribu tiešām uzsvērt, ka tāpēc arī tie galvassāpju kalendāri vai vismaz kaut kas piefiksēts ir ļoti atvieglojošs tai pirmai vizītei. Nu, un tad jau skatāmies, kas tad tur tālāk iezīmējās. Vai tiešām ir tā, ka viss sakrīt un atbilst tam, ko sauc par šīm primārām galvassāpēm, un es jau minēju saspringuma galvassāpes, un otrā vietā, numur 2, ir migrēna. Un tad vēl ir dažas citas arī primāras galvassāpes, kas ir salīdzinoši retas, bet šīs divas ir tās visbiežākās - saspringums un migrēna. Un ja nav pirmajā vizītē nekas aizdomīgs, mēs to saucam par sarkaniem karogiem, tāda bīstamie simptomātika, vai no tā, ko pacients pastāsta, un jau jūt, ka tur kaut kas tā kā neiet kopā, vai sevišķi biežāk tas varbūt ir pirmreizējs, jaunas, nekad mūžā nebija un tā, bet dažādi šie sarkanie karogi, vai apskatot, vai kādā izmeklējumā tomēr kaut kas aizdomīgs ir, tad mēs virzamies tālāk, teiksim, par izmeklēšanu un diagnozes precizēšanu. Bet, ja nav, tad mums ir uzdevums atšķirt, kuras tad ir šīs primārās galvassāpes. Un liela sadaļa vizītē tiek arī veltīta šīm nefarmakoloģiskajām. Pirmais arī tas, kas tai terapijā, kas var palīdzēt, ir ļoti daudz tāda dzīvesveida korekcijas faktori, tāpēc arī mēs izjautājam pacientu, cik ir fiziskās aktivitātes, kāds ir darbs, kādas ir darba pozas, par to pašu miegu jau pieminēju, cikos iet gulēt, ļoti svarīgi jautājumi, piemēram, pusauģiem, kāds viņiem ir šis dienas režīms, cik ir noslogots. Un tad arī dodam dažādus ieteikumus, ko var mēģināt ieviest ikdienā, ja tas ir saspringums, tas, kas biežākais, tas saspringums. Tad jau pēc tā nosaukuma. Saspringums vai kaut ko atslābināt, atspringzināt. Un, tad ir dažādas metodas, un katram tas būs ļoti individuāli. Tur sevi ir mazliet jāpazīst, jāsaprot, vai man patiksies, ka man kāds cits pieskarās, un tad es iešu uz masāžu, vai es būšu tāds vairāk pašdisciplīnu, un es varbūt sākušu nodarboties ar kādu sporta veidu, vai tur meditēšu, vai iešu uz jogu, vai iešu staigāt pa mežu, vai iešu peldēt baseinā. Tā kā atrast to savu veidu, mācīties sevi īstenībā iepazīt un iepazīt savu ķermeņa signālus. Jo sāpes pēc savas būtības, un tai sāpju medicīnā mēs par to daudz runājam, ka sāpe ir signāls. Ķermenis kaut ko grib pateikt ar to signālu. Un vai mēs ieklausamies, vai mēs viņu tā diezgan bieži ignorējam, un tad viņš paliek skaļāks, biežāks. Jā, tā kā. Jā, noteikti ar savu dzīvesveidu mēs varam regulēt un arī kaut nedaudz sev palīdzēt. Tas patiešām noteikti ir ļoti svarīgi. Bet kā jūs skatāties uz kaut kādām alternatīvajām galvassāpju metodēm? Piemēram, akupunktūra. Esmu dzirdējis arī par botulīnu injekcijām plecu saspringtajā zonā vai pat arī galvas žokļu muskuļos. Varbūt es nepareizi saku, jā, bet es domāju jautājums. Diezgan pareizi. Un arī šajā virzienā ir pētījumi, un diezgan atbalstoši pētījumi, kas attiecās uz šīm primārajām galvassāpēm, gan uz saspringumu, gan migrēnu, ka arī tiešām adoterapija, akupunktūra var būt palīdzoša.
Vislabākie tādi pierādījumi ir tā saucamai biofeedback, ja bioloģiskās atgriezeniskās saites tādai metodei. Varbūt skan sarežģīti, bet būtība pēc savas būtības tas ir mācīties trenēt smadzenes, teiksim, ātrāk jau piefiksēt šo saspringumu un dažādas prakses pielietot, lai nemaz neaiziet uz, teiksim, izteiktām pakāpēm. Bet par šo te onobotulīnu toksīnu, ja tautā saukto botoks injekcijām, tas jau būs ne alternatīvs, tas ir diezgan zinātniski pierādīts un lietots tieši vairāk kroniskas migrēnas ārstēšanām. Tad liekas, ka varbūt tieši tam saspringumam, tur, kur tas muskuļu saspringums un botoks, un tad viņš atslābinās, bet patiesībā tajā virzienā tie pētījumi netika labi pierāda, ka tas efektivitāte ir, bet kroniskai migrēnai ik pēc 3 mēnešiem tā nav tāda viena brīnuma procedūra, ko vienreiz samaksāt naudu un atbrīvoties no galvas sāpēm uz visu mūžu. Diemžēl tas tā nestrādā. Tad tas parasti jātaisa ik pēc 3 mēnešiem, kā kuram pacientam, kādam gadu, kādam 2, un tad var pagarināt tos intervālus, ja tas strādā. Un kā var atšķirt, vai tā ir migrēna, vai tās tomēr ir kādas saspringumu galvas sāpes? Jā, šis ir tāds, manuprāt, ļoti labs jautājums, jo kādreiz arī pacienti vēl tā kā līdz galam nenotic tai migrēnas diagnoze. Viņi pat ir bijuši pie viena, otra neirologa, un viņi atnāk, un man it kā ir migrēna, vai varbūt paši kaut ko lasījuši un domā, varbūt man ir migrēna. Tā kā, tāds tā kā nepārliecinātība. Jo problēma slēpjās tajā, kāpēc arī ģimenes ārstiem varbūt kādreiz nevedās tā diagnostika tik labi ar migrēnu, ka nav tāda konkrēta rādītāja, ka mēs varētu analīzes uztaisīt, un tur būtu kaut kāds tāds paaugstināts vai pazemināts kāds līmenis, ka mēs varētu teikt, ka tā ir migrēna, vai kādā konkrētā izmeklējumā, ka būtu slēdziens migrēna. Šo migrēnu uzliek tikai balstoties uz to galvas sāpju aprakstu, uz to klīnisko simptomātiku. Un tas, kas atšķir šīs visbiežāk sastopamās saspringuma, spriedzes, tenzijas, viņam vēl nosaukums šīm saspringuma galvas sāpēm no migrēnas, ir tas, ka tās nav tikai galvas sāpes. Jo bieži varbūt ar to migrēnu uzreiz pirmais galvas sāpes, bet patiesībā migrēna ir neiroloģiska slimība, kurai galvas sāpes ir tikai viens no tādiem simptomiem, varbūt arī īstenībā migrēnas, kurām nav galvas sāpes, piemēram, reiboņa migrēnas formas un tam līdzīgi. Bet galvas sāpes, protams, varētu būt viens no traucējošākiem, bet nevienmēr. Bet tas, kas ir pavadoši apkārt tām galvas sāpēm, simptomi pirms iesākās, tāds ievads, tā kā, ka mēs aizejam uz operas izrādi, tad arī tur tāds ievads tiek spēlēts librets, ja, tā kā migrēnām ar mēdz būt tādi priekšvēstneši, tāds ievads, kādam tas var būt jau diezgan traucējoši, jau grūti koncentrēties, jau kaut kas nepatīk, jau kaut kur sāk kaut kas vilkt, bet vēl nekas nav, bet kaut kas briest. Kādam šis ievads var būt ar auru, tādu neiroloģisku simptomātiku, diezgan nepatīkamu ar redzes traucējumiem, jušanas traucējumiem, runas traucējumiem, tāda gandrīz insulta simptomātika, ka var sabīties pirmajā reizē. Bet tas nav par laimi visiem, kādai trešdaļai pacientu. Un tad seko, gan šīs galvas sāpes un šajā fāzē, kad tā migrēna tiešām sākās, tā migrēnas lēkme, tad kopā ar galvas sāpēm ir kādam ir slikta dūša, kādam slikta dūša līdz vemšanai, kādam tas sākās ļoti strauji, kādam tikai varbūt uz lēkmes beigām varbūt tas parādīties. Un tad simptomu tādas arī dažādības, kas nav visiem vienādas, bet tātad kaut kas no tā ir, vai nepatīk ļoti spilgta gaisma, saule nepatīk, dienas gaisma, gribās izslēgt pieklusinātā gaismu, vai tā, ka vispār tumsa aizskari ciet. Var nepatikt trokšņi. Varbūt ļoti tajās dienās uzreiz tāda sāsinātāka ožas jutība. Citās dienās viss ir kārtībā, bet tajās dienās kaut kas traucē, kaut kas jau kaitina, iekāp sabiedriskā transportā, viss liekas pa daudz, ja tur kolēģis pa daudz sasmaržojies vai vēl kaut kas, tāds pārkairinājums tā kā rodās. Un arī šis pats galvasāpju raksturs mazliet atšķirās no saspringuma. Ja saspringuma galvasāpes vairāk tādas spiedošas, nomācošas, trūlas,
viegls līdz vidēji stiprs, tad migrēna var sasniegt diezgan to intensitāti tādā pakāpē, ko pacienti, ja mēs sievietēm biežāk saskaramies un salīdzinām, tad pat stiprāk kā dzemdību sāpes, kad atzīmē šos kalendāros 9, 10 balles, bet visbiežāk 7, 8, tātad gana jau tajā brīdī ir grūti strādāt, ir grūti domāt, jo tās sāpes ir tik traucējošas, tātad stiprums būs tas atšķirīgais. Vēl migrēnām tas raksturs, viņas būs vairāk pulsējošas, tad liekas, ka pulsē. Kādam liekas, ka tā kā no galvas grib kaut kas eksplodēt, vai galvā kaut ko grib iedurt, vai tā kā ir izdurta nagla cauri, un tie salīdzinājumi ir ļoti daudz dažādi. Un vairāk viņas mēdz migrēt. Nosaukums migrēna patiesībā arī no tā ir cēlies, kad sanākais nosaukums hemikrānija. Hemi ir viena puse, hemi un krānija ir tā kā galva, tad vienas galvas puse. Un mēdz būt, ka viņas migrē. Viņas var sākties vienā pusē, vienu dienu vienā, pēc tam viņa aiziet uz otru. Tad viņa ir pakausī, tad viņa ir uz acīm, tad viņa var staigāt pa to galvu. Kādam ir diezgan raksturīgi vienmēr, viņš zina, ka tikai viena puse. Un tad jau viņš jūt, man sāk atkal sāpēt, vilkt, pulsēt deniņi, vēl bišķiņ tikai, bet zina, kad aizies tālāk uz lēkmi. Tātad vairāk tas vienpusējais raksturs un tas migrējošais raksturs. Nu, tad diezgan tā buķeta ir tāda nepatīkama to simptomu un ilgums. Tā nav tā kā, teiksim, tur stundu, 2 stundas pasāp, vajadzēja pastaigāties, padzer ūdeni, pāriet. Nē, ja migrēna sākās, viņa var ilgt līdz pat 3 diennaktīm. Kādam vēl ilgāk, un tad ir vēl pēc simptomi. Nav tā, ka uzreiz izslēdzās migrēna, varbūt vēl tāds, kad izrāda, ka vēl tur ir kaut kādas atskaņas, kad vēl tas kopumā tas var aizņemt pat 5 dienas, piemēram. Bet vai spriedzes galvas sāpes, vai vispār cilvēkam pēkšņi sāk regulāri sāpēt galva, vai tas var pārvērsties migrēnā, vai arī tas ir jau iedzimts traucējums, vai to var iegūt arī dzīves laikā? Ļoti dažādi. Tas sākums var būt pat jau 5, 8 gadu vecumā, skolas vecumā, pat bērndārzs vecumā, diemžēl, bērniņiem. Un kādreiz to neatpazīst un netic, kad mazie bērni sūdzās par to galvu, jo viņiem var būt migrēnas formas īsākas, tā kā tur kādas 2 stundas paguļ un viņiem viss pāriet, un tad liekas, ka viņš tur tā kā simulējis ir. Bet liela doma ir tomēr ģenētikai, iedzimtībai. Nav tāda konkrēta viena, tur arī, ka mēs varētu aizsūtīt uz laboratoriju, atrast, jums ir migrēnas gēns, reku, jums ir migrēna. Nu, tā praksē nenotiek, jo tie ir dažādi mūsu genomā, ja mūsu DNS, dažādu gēnu, teiksim, šīs vietiņas, kas kodē dažādas funkcijas mūsu ķermenī. Kā mūsu ķermenis pielāgojas laika maiņām, kā mūsu ķermenis uzņem stresu, kā mūsu asinsvadi reaģē vai nereaģē uz kaut kādām, teiksim, iekšējās vides izmaiņām, vai kas notiek ārpusē. Tāpēc arī tie faktori, kas mēdz izprovocēt migrēnas lēkmi, tik ļoti dažādi un katram tik individuāli. Vienam karsts laiks, vienam augsts drūms laiks, vienam pa maz miegs, vienam pa daudz miegs, ja, tā kā ļoti, ļoti dažādi, bet tātad tas ir arī mūsu tajās smadzenēs, nervu sistēmā, kā jau es minēju, ka tā migrēna neiroloģiska slimība, un tur ir pamats tam, kāpēc viņi varētu tā kā uzplaukt, ja sākt attīstīties. Un kādam varbūt ilgu laiku varbūt ir šī noslieca un vispār nav bijis nekas, un varbūt kaut kādos 30 gados, 35 pēkšņi sievietei kaut kas ar hormonālo sistēmu sāk pamainīties, vai ir kaut kādi dzīves apstākļi ļoti sarežģīti, tas pats stress arī ņem lomu, un viņš tā kā var aktivizēt to iedzimto tendenci jau uz to migrēnu, un viņi var sākt vairāk izpausties. Un atkal otrādi. Tātad viņi varbūt kaut kādu periodu ir, un tad ir atkal labvēlīgāki, vai tiešām nodarbojas ar sportu un atrod to savu, tā kā mazliet tā kā no hakera puses, tā kā uzlauž to migrēnu, atrod, kas viņu noliek pie vietas, un var dzīvot arī kādu laiku mierā.
Jā, tāds bija arī mans nākamais jautājums, vai no šīs nepatīkamās kaitas ir iespējams vispār atbrīvoties, vai vismaz krietni samazināt to sāpju biežumu? Jā, es teiktu, lai drīzāk otrais krietni samazināt nekā atbrīvoties pavisam, jo tādu universālu brīnumu līdzekļu, ko mēs varētu piedāvāt katram migrēnas pacientam, šobrīd nav. Bet zinātnieki uz to strādā. Viņi ļoti mēģina tomēr vēl līdz galam atklāt, kas tur vēl ir, tā kā, kas varētu palīdzēt, jo šo kaiti saskarās vairāk kā miljards cilvēku visā pasaulē. Tās ir katra 7. sieviete, katrs 10. vīrietis, katrs 10. bērns, diezgan daudz. Un tāpēc jā, tā vēlme atklāt, palīdzēt ir liela, bet līdz šim ir atklāti daudz dažādi varbūt tās veidi, gan šie nefarmakoloģiskie, gan jau arī ar medicīnas līdzekļiem, kā var šo migrēnu nolikt, teiksim, tā kā pie vietas, ka viņu samazināt, aktīvi kontrolēt, teiksim tā, kad pārņem tos grožus savās rokās un neļaut tai migrēnai kontrolēt jūsu dzīvi, bet sāk pacients jau to migrēnu iepazīt un zina, kas viņai patīk, kas viņai nepatīk. Un tātad diezgan tāds, es teiktu, izaicinošs, nav viegls. Reizēm paiet pat vairāki gadi, kamēr sāk saprast, varbūt, kas vispār tur notiek, bet tur ļoti, ļoti palīdzoši ir tiešām šis izpētes rīki kalendāri, skatīties kopā ar hormonālo cikla kalendāru, vilkt kopā paralēles, kas vispār notiek vēl, kas ir ar kopējo veselību, jo reizēm citi veselības traucējumi, autoimūnas slimības mēdz grupēties ar migrēnu vai kaut kādas citas, jā, un tas ir kaut kā dod pāsinājumu tai migrēnai. Tāpēc mums ir tas plašais skatījums, un mēģinām tad reizēm ar kādām arī medicīniskus līdzekļus izvēlamies, kā bremzēt šo migrēnu, tad reizēm skatāmies, kā mēs varam noķert vairākus zaķus, gan uzlabot miegu, varbūt trauksmi mazināt, gan migrēnu samazināt. Tāds kopdarbs, tas ir tas kopdarbs kopā ar pacientu, bet pacientam ir diezgan daudz no paša jāiegulda, ka tā nav tiešām tā, kad es atnākšu, tad pie tā kādreiz ir pacienti, kas atnāk, jūs man pēdējā cerība, kad es tikai uz jums, tā kā tagad jūs man palīdzēsiet, es esmu izstaigājis jau visu, viss ir slikti, un tiešām ir kur asaras kabinetā, un skats ir diezgan, teiksim, tāds, ka tu uzklausi to stāstu, liekas, kā vispār ir iespējams dzīvot ar to visu, ko izstāsta pacients. Bet, tas ir tikai tāds kopdarbs, ka mēs varam kaut ko virzīties uz priekšu. Jā, cilvēki, kur ir piemeklējuši šādas sāpes, tiešām viņa dzīves kvalitāte ir ļoti mainīta, un es domāju, ka šie cilvēki ir gatavi uz visu, un man liekas, ka elementārākais, ko mēs varam darīt, ir tiešām tā dzīvesveida izmaiņa un veikt šos pierakstus un dienas grāmatu un sekot līdzi sev un atrast kaut kādā veidā iemeslus. Jā. Bet, te ir tāds bet, kad ir pat man arī manā pieredzē, kad ir tādi pacienti, kas īstenībā diezgan tādi raksturīgi migrēnas, varbūt kopējo pacientu tāda iezīme, tāds kaut kur pišķirs perfekcionismu, un teiksim, kad un tad ir tie, kas tā ļoti cītīgi ņem to visus tos ieteikumus un tiešām visu dara. Pārkārto tur, teiksim, un ievēro gan tam miegam, gan iet pie psihologa, gan par ēšanu piedomā, fiziskām aktivitātēm tā kā ir. Un tā kā liekas, ka dara visu, ko var darīt, un reizēm pat vēl pāri lieto gan kādus uzturbagātinātājus, kas varētu palīdzēt migrēnai, kā magnīs, vai antioksidanti koenzīms, vai B-grupas vitamīni, teiksim tādas lietas, bet nevadās. Un tā kā nevar tā kā uzlaust to migrēnu, un kad ar visu to, ka pat liekas, ka tas dzīvesveids ir jau sakārtots, jau dzīvo gandrīz siltumnīcas tādā apstākļos, bet tik un tā viņa vēl ir. Un tajos gadījumos tomēr mēs nākam talkā ar šiem saucamajiem par to medicīnisko to pusi, tad divas daļas, kas aiziet, kas ir, ko darīt tajā brīdī, kad ir tā lēkme, kad ir sākusies tā akūtā situācija, lai viņa nebūtu 3 un 5 dienas, bet lai viņa pēc iespējas īsāk padarītu stundas vai 2 stundu laikā, kā to apturēt. Tad šis akūtais tāds
sāpju menedžments, ko mēs varam piedāvāt. Tad, kā es saku pacientam, ka viņam ir jābūt savam glābšanas tādam komplektam vai glābšanas riņķim, variants A, B, C, tad vieglāk lēkmes daru to, nepalīdz, nākamais solis, tā kā tāds pilnīgi tāds jau, un tad tiešām ir pacienti, kuri staigā līdzi, viņiem ir kārbiņas vai teiksim, ja viņš zina, kurā brīdī, kas būtu man tagad jādara. Un tā otra sadaļa, tajos gadījumos, kad ir šis viss kaut kas izmēģināts, un tās lēkmes ir 4 un vairāk dienas mēnesī, tad mēs jau piedāvājam tiešām arī profilaktisku terapiju. Kaut kā liekas neiet kopā profilakse ar terapiju, jo reti kurām varbūt slimībām izmanto tādu terminoloģiju, profilaktiska ārstēšana, ja, jo profilaks vienmēr liekas tikai tas dzīvesveids. Bet migrēnai ir šī iespēja tā kā preventīvi, ja profilaktiski lietot kādas zāles, kas mazina slimības aktivitāti. Un tie ir dažādi tā saucamā vecā profilakse, kas vai nespecifiska, kas jau no padomju laikiem, pat daži medikamenti no 50. gadiem bija zināmi, ko lietoja migrēnu ārstēšanā, kā sirds līdzekļi, kas ietekmē pulsu, spiedienu, vai antiepileptiskie līdzekļi, pretepilepsijas zāles vai depresijas zāles, ko izmanto līdz pat mūsdienām, un arī tiešām mēs kādreiz ļoti labus rezultātus varam panākt, bet jau vismaz 7 gadus visā pasaulē ir pieejama arī jaunās paudzes migrēnas profilakses zāles, kas ir izpētītas specifiski, kas nepalīdz citām slimībām, bet tieši strādā uz migrēnas. Tas ir tas tāds, jā, kur nepalīdz visiem 100%, bet ievērojami pa 50, pat pa 70% var noņemt to visu trako simptomātiku. Un nobeigumā, kādi būtu jūsu ieteikumi cilvēkam, kurš ilgstoši jau mokās ar galvas sāpēm un varbūt nav saņēmies aiziet pie ārsta, ko tad viņam vislabāk darīt? Jā, vai nav saņēmies, vai varbūt ir atmetis roku, kad jau varbūt ir bijis un liekas, ka nav jau vērts iet. Es gribu iedrošināt, tā kā saņemties, meklēt varbūt to savu īsto ārstu. Varbūt nav izdevies līdz tam satikt. Vai, ja tas nekad nav vispār šis jautājums cilāts un licies, ka man ar to ir jāsadzīvo un kad kuram tad nesāp galva, visiem sāp un tas ir mans krusts un man viņš ir jānes, tad es tomēr teiktu ieklausīties tajos ķermeņa dotajos signālos un pamēģināt viņus sākt lēnu garu atšifrēt. Sākumā varbūt ar to izpēt, un tad jau doties pie kāda speciālista, ģimenes ārsta, neirologa. Mums Latvijā ļoti brīnišķīgi daudz neirologu, nav noteikti uzreiz momentā jāiet pie šī sāpju ārsta. Ja, tas var būt arī neirologs, kas palīdz tos pirmos vispār saprast to virzienu, vai tad tiešām tur kaut kas vēl jāizmeklē, vai varbūt tās var kaut ko savādāk dzīvē, kādu citu ieviest kādu korekciju. Jo reizēm tas ir tik vienkārši, piemēram, ir gadījumi pacienti, kur sāk vairāk pievērst uzmanību ūdens dzeršanai. Ja, tātad šķidrumu uzņemšana, arī dehidratācija, tas, kas var dot galvas sāpes. Un tiešām bijuši tādi pacienti ar saspringumu galvas sāpēm atnāk, sāku vairāk pudelīti nesāt, noliek smuku pudeli redzamā vietā vai glāzi, ja, un kad ir tā vēlme padzerties, ieklausīties arī šajā signālā. Ieklausīties, ka mums gribās pakustēties, ka gribās paēst, tad tie pamat tādas lietas, un nevienmēr tas būs uzreiz kaut kas dārgi vai zāles vai tā kā. Ko darīt cilvēkam tajā akūtajā lēkmē, jo bieži vien ir tā, kad ir izmēģināts viss aptieku arsenāls un nekas arī vairs nepalīdz? Jā, te es teiktu, ka dalās cilvēki tādās divās lielās grupās. Ir tie, kas ir cietēji un tiešām atnāk kalendāros redzu 7, 8, pat 9, 10 balvas. Viņš nav dzēris vispār nekādas zāles, jo viņš baidās dzert zāles, tā ir ķīmija, tie ir medikamenti, un retu reizi varbūt ir pamēģinājis kaut kādu bezrecepšu pretsāpju medikamentu. Un tad ir atkal tā otra galējība, ka tie cilvēki, kas ļoti ātri, tikko ir kaut kāds mazais sāpju signāls, uzreiz ir tableta mutē, un tad reizēm pat dienas laikā ir 2, 3 un vairāk devas šīs pretsāpju zāles, jo baidās, ka varētu, teiksim,
tālāk traucēt viņus un pieaugt. Sevišķi tas raksturīgs ir migrēnas pacientiem, kas ir piedzīvojuši to 3 dienu ilgo trako lēkmi, un viņi ļoti baidās ielaist, un viņi ļoti pat profilaktiski no rīta ceļās, zina, ka būs saspringta diena, vēl galva nesāp, bet jau iedzer pretsāp tableti ar domu, lai pa dienu, teiksim, nesāktu sāpēt. Un tas, diemžēl, ir novedis pie tādas lielas problēmas, kas ir visur pasaulē īstenībā izplatīti, ir pārmērīgi lietot pretsāpju medikamenti un galvassāpju pacientiem, tiem, kuriem ir šī tendence saspringuma galvassāpes migrēnas, tieši šiem pacientiem. Tas var būt ļoti kaitnieciski, ka viņi var veidoties tāds pieredums, atkarība. Mazliet tie termini, kad atkarība liekas ar nikotīnu un alkoholu, bet nē, šeit veidojas tāds piereduma refleks, teiksim, tā, kad galva jau sāp, tāpēc, ka nav iedzerta kārtējā pretsāpju medikamenta deva. Un it sevišķi tas var veidoties arī ar aptiekās pieejamiem bezrecepšu medikamentiem, kuru sastāvā ir, piemēram, kofeīns vai kodeīns, un tādi ir diezgan daudz mums Latvijā bez receptes pieejami, un ja tie tiek lietot jau vairāk kā 10 dienas mēnesī, tad jau var veidoties šis piereduma refleks, un tas it kā noved pie tā, ka tās galvassāpes ir mazāk intensīvas, viņas vairs netiek tā kā līdz tai lielai pakāpei, kas netik stipri sāp, bet viņi ir jādzer aizvien biežāk. Nepietiek 1 tablete, jādzer 2 jau devas, pat 3 devas. Un laika gaitā arī cilvēks kā pierod, nepamana, ka sāļu patēriņš ir pieaudzis, bet arī galvassāpju dienu biežums ir pieaudzis. Un tāpēc katram galvassāpju pacientam, tomēr jau noprecizējot to savu diagnozi pie speciālista, būtu jābūt tai schēmai, kas tad ir tas, ko es varu darīt, kas ir pieļauts. Un tiešām ir arī gan efektīvi un labi arī pretsāpju medikamenti bez receptes, kas parasto saspringuma tipu gadījumā arī diezgan labi palīdz, ja viņus nelieto pārāk bieži. Savukārt migrēnas pacientam var būt tā situācija, ka viņš ir izmēģinājis teju visu aptiekas klāstu, un viņam nepalīdz nekas. Vai viņš lieto lielas dēvas, bet arī tas efekts ir tāds sau, tā kā kaut kas bišķiņ, tā kā iedzeršu, lai vismaz kaut ko iedzertu, bet tāpatās aiziet tas diennakts, 2, 3 vai 2. dienā atsākās. Un tajos gadījumos jau gan ģimenes ārsts, gan neirologs vai sāpju ārsts var nozīmēt specifisku, tieši migrēnai domātu recepšu medikamentu, kuri mums pat vairāk Latvijā, vismaz 5 dažādi veidi, kas var ļoti īsā laikā patiesībā mazināt šo lēkmi, efektīvāk nekā tas, kas ir aptiekā bez receptes. Bet kāpēc cilvēki, piemēram, kam ir diagnosticēta migrēna, izvēlās aptieku preparāts, kādēļ uzreiz netiek ieteikti šie migrēna preparāti, ja viņi ir ļoti efektīgi šajos gadījumos? Tie nebūtu vajadzīgi visiem migrēnas pacientiem. Ir migrēnas, kas kādreiz varbūt neatpazīst, ka tā ir tā migrēna, ka viņi varbūt tās nav ar to tik ļoti klasisko un to visu, ko es te iezīmēju, to izteiktāko pakāpi, bet viņi tāpatās tā kā iedzer, un tie medikamenti palīdz, un nav tik grūti, un ja man palīdz, un kāpēc es lieki kaut kur iešu, tā kā, ja tas nostrādā. Un ir pacienti, kuriem arī palīdz arī ļoti tā, ka 2 stundu laikā arī vispār arī pāriet tā lēkme, un tāpēc arī ir pieļaujams, ka jā, un tad liekas, ka tā jau nav migrēna, ja migrēnai palīdz parasts ibuprofēna vai paracetamola preparāts. Bet arī tāda var būt migrēna, kurai palīdz tas. Kādam paveicās, kuram varbūt nav tā tik izteiktā pakāpe. Bet, jā, kad ir šīs grūtās lēkmes, tad reizēm vēl tālāk, ko piemirst ģimenes ārsti, kad var nozīmēt arī recepšu pret vemšanas, pret sliktas dūšas medikamentu, un tad viņš palīdz labāk uzsūkties tām pārējām zālēm, viņas efektīvāk, ātrāk iedarbojas. Tā kā to noteikti ir vērts izrunāt, ko darīt arī šajā akūtajā situācijā. Jā, liels paldies par šo iedvesmojošo un cerību raisošo sarunu. Un raidījuma nobeigumā es gribētu jautāt, ko jums nozīmē māksla dzīvot? Māksla dzīvot, manuprāt, ir rast to tādu savu iekšējo sirdsmieru, meklēt viņu. Tas nav tāds konstants, ka to var panākt un palikt tajā stāvoklī visu laiku, bet tā kā tiekties uz tām lietām, lai to balansu un to dzīvi izdotos arī piedzīvot. Man ir tāds mans moto ir īstenībā dzīvo, piedzīvot. Tā kā
ķert tos momentus un tās labās lietas, lai mēs liktu pret tiem visiem ikdienas saspringumiem un izaicinājumiem, ka mums ir tas kaut kas tas pozitīvs, katram tas pozitīvais būs kaut kas cits. Man tā ir jūra, man tā ir arī mazliet daļa no mākslas radošās aktivitātes. Man patīk pilsētas skicēšana, tāds urban sketchings, man patīk aiziet uz mākslas izstādēm, uz kādām mūzikas koncertiem, teātris, opera, ja, tā kā, jā, grāmatas. Katram būs tas kaut kas cits, bet meklē tās lietas, kas piepilda. Un vēl, protams, arī par to mēs ļoti daudz pavadām mūsu darbu, teiksim, dzīves daļu mēs pavadām darbā. Un meklē to piepildījumu darbā vai tādu darbu, kas piepilda. Ja, tas ikigai princips, kad kaut kas mums patīk, kas nes sabiedrībai labumu, kas arī mums dod labumu, bet kas ir mūsu tāds aicinājums. Es domāju, tas ir tas svarīgākais. Liels jums paldies par šo iedvesmojošo sarunu, un esam jums arī sarūpējuši dāvaniņu no mūsu atbalstītāja Nateo dabiskā D vitamīna, kas ir pieejams gan kapsulās, gan sprejos, gan arī pat žēlēju lācīšu formās, lai ik viens varētu atrast savu vēlamo formu. Paldies, un papildinot par D vitamīnu, tam arī liela loma sāpju mazināšanā, jo samazināts D vitamīns īstenībā arī samazina sāpju slieksni. Paldies, ļoti vērtīgi, un ceru, ka arī klausītājiem būs vērtīgi. Paldies, noteikti būs vērtīgi.